tad jau varēja, kad es atbraucu Latviju, varēja saremontēt mašīnu pa Polšu. Bija tādi laiki, kad es atbraucu. Kurā gadā tu atbrauc Latviju? Tu nesagatavojies šai intervijai? Nē, es tev prasu, tie, kas skatītāji, nezinu. Viņš prasa jautājumu, ka viņam vajadzētu Viņš nav viņš. Viņš nav ieinteresējies, viņš vienkārši pasauc. Kurā gadā jūs to savu autoservisu pirmo atvērāt? 92. gadā. Bet tev bija autoserviss pirmais? Kur jūs esat tagad? Jā. Man bija autoserviss. Tas autoserviss saucās benzīns un bikses. Un, mēs tur tirgojam benzīnu, bikses, jo tajā laikā varēja džinsens tirgot uz nebēdu. Un tad mēs vēl iestarpinājām kādu piciņu tur iekšā. Tad bija benzīna, bikses un pizza. Tam benzīna kā pits? Jā. Un mēs, zin kā, iepakojums arī nebija tajā laikā, mēs vienkārši to pizzu ielikam biksēs iekšā. Wow. Ielika bikses un stars. Salocītā normāli. Viss bija baigi labi.